mēģināt, ja? Nu tā, rītvakar pret Žalgiri jāspēlē. Tāds nopietns pretinieks, VTB līga. Kā gatavojaties, kā jūties pats un tā tālāk? Nu, gatavojamies spēlēm kā parasti, analizējam pretinieku un skatāmies, kā viņi spēlē un ko mēs varam likt pretī. Pats un komanda, es domāju, ka mēs jūtamies gatavi. Iepriekšējās spēles esam aizvadījuši ļoti labi tieši aizsardzībā, un es domāju, ka aizsardzība arī rīt ir tas, ar ko mums jāsāk. Kas būs tās lietas, ko jūs varētu likt pretī un tie plusi pret Žalgiru komandu? Domāju, ka tieši to spēles disciplīnu, ko no mums prasa treneris un ko mēs pēdējās 2 spēles esam arī ievērojuši. Un spēlējot tieši tā, kā viņš grib, un neko neizdomājot, mēs varam viņus uzvarēt. Kā jaunie leģionāri varbūt ir iejutušies komandā? Nu, Trevons gan mazliet ir savainots un īpaši nevar palīdzēt komandai, bet pārējie un arī jaunais serbu speciālists, laikam, ja. Nu, es domāju, ka komandai iesties nav grūti. Noteikti, ka paies nedaudz vēl laiks, kamēr viņi apradīs ar to sistēmu, kāda mums ir. Bet, redzēt, vakar jau spēlē, Bojans nospēlēja, es teikšu, labi priekš pirmās spēles. Nezinu, cerēsim arī, ka Trevons varēs mums kāds minūtes palīdzēt, jo tiešām pret Kalēvu viņš ļoti labi to spēli nospēlē un noteikti viņš būs labs palīgs mums. Un tev kā varbūt ir jāspēlē, lai rīt arī tu Žalgiri beidzot uzvarētu? Nu, kā jau teicu, ir jāspēlē ar spēles disciplīnu. Domāju, ka daudz kas būs arī no rakstura atkarīgs. Teiksim, ja mums tur neaiziet vai kā tā spēle, tad teiksim, jāparāda raksturs un jāmēģina viņu salauzt. Domāju, ka ceru arī, ka skatītāju atbalsts būs lielāks nekā parasti un tas noteikti mums palīdzēs, ja tā būs. Labi, paldies, lai veicās rīt.